Es aicinu, ka mēs varam lasīt no svētajiem rakstiem, no 40. psalma, pirmos pantus. 40. psalms. Es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš man izvilka no ciešana bedres, no dubļainām dūņām un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudz to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Āmen. Debes Tēvs, mēs lūdzam, ka tas, ko mēs tikko lasījām, varbūt arī mūsu daļa, varbūt arī mūsu piedzīvojums. Svētī mūs šajā dzīves ceļā, ka tā var būt jauna dziesma, kas Tev pagodina. Māc mūs uz to arī šajā brīdī. Jēzus vārdā. Āmen. Sēdiet lūdzu. Sveic jūs arī es, Cēsīs. Paldies visiem, kas esiet tuvāk un tālāk braukuši, pārcēluši arī savus svētdienas dievkalpojumus uz šejieni, lai mēs varētu šeit svinēt šos svētkus. Šī ir brīnišķīga rakstu vieta, kas, es domāju, ir tiešām tādu mūsu atkārtotu, padziļinātu pārdomu vērta, kas ļoti, manuprāt, tādā konspektīvā veidā apraksta katra mūsu dzīves to lielo noslēpumu, tas arī apraksta visu mūsu kristīgo draudžu to lielo uzdevumu, kas mums ir uzticēts. Un tas sākās ar šiem vārdiem, kur psalmists atzīst, un viņš saka, es gaidīju uz to kungu. Es gaidīju. Tas nozīmē ilgi gaidīju. Un tad viņš noliecās pie manis un uzklausīja manus saucienus. Šie vārdi izsaka tās ilgas un tos meklējumus, tas ir katra mūsu dzīvē. Šie vārdi izsaka tās ilgas, ar kurām mēs piedzimstam. Ilgas pēc patiesā, ilgas pēc mūžīgā, ilgas pēc nesamārslotā, ilgas pēc tā, kas tiešām dod piepildījumu. Mēs visi ar šīm ilgām piedzimstam. Ja vien mēs neesam ļaujuši dzīvē sev nocietināt, ja vien mēs neesam tāda dzīves strējiena apdullināt, mūsos šīs ilgas ir. Iespējams tāpēc arī Jēzus starp citām lietām sacīja, bērniem pieder debesu valstība, jo bērnos ir dzīves šīs ilgas. Vēlāk varbūt dzīvē mēs tās ilgas varam apslāpēt, varam tās aizmirst uz kādu brīdi. Es gaidīju. Un tad mēs lasām, manā mutē viņš lika jaunu dziesmu. Tātad, lai liktu jaunu dziesmu, tur mēs varam saprast, ka tur bija kāda veca dziesma. Kas ir tā vecā dziesma, kurai ir jātiek nomainītai katra cilvēka dzīvē? Kas ir tā vecā dziesma, kuras vietā ir jānāk jaunai dziesmai? Un kamēr tā jaunā dziesma, šīs vecās dziesmas vietā nav nākusi, mēs paliekam šajās nepiepildītājās ilgās. Jau viduslaikos garīgie tēvi, skolotāji bija sapratuši, ka cilvēka prāts spēj pamatā darīt divas lietas. Pirmkārt, mūsu prāts spēj nemitīgi atcerēties pagātni un bieži vien procesēt kādus pagātnes notikumus. Un otrkārt, mēs ar savu prātu nemitīgi spējam raizēties par nākotni. Šīs divas lietas mūsu prāts dara ļoti labi. Šīs divas lietas aizņem lielāko daļu no mūsu, ja tā varētu sacīt, tās prāta jaudas. Atcerēties un procesēt pagātnes notikumus un raizēties par nākotni. Un ļoti interesanti un dīvaini,
ka darot to, mēs kaut kā mēdzam pamatā fokusēties uz negatīvo. Tas mums piemīt visiem cilvēkiem. Mēs tik ļoti viegli spējam atcerēties tos sliktos notikumus, kas ir notikuši, un tad mēs tos procesējam. Un tad mēs domājam par to iespējams sliktāko scenāriju nākotnē. Tik bieži mēs tajās lamatās iekrītam. Un tad, kad mēs tam ļaujamies, kad mēs domājam par sliktām lietām, kas ir notikušas, un procesējam tās, un pārdomājam tās, un atceramies tās, un domājam par nākotni, un raizējamies par nākotni, tad savā ziņā tas sāk veidot mūsu dzīves veco dziesmu, no kuras mēs gluži vai kļūstam kā atkarīgi. Jo savādā veidā domas par negatīvo mums dod zinām enerģiju, vai tas tā nav? Vismaz īstermiņā, tā nav tāda veselīga enerģija. Tā ir drīzāk kā tāda stipra kafija nogurušam cilvēkam, kas nedod jaunu enerģiju, bet vēl tikai izspiež ārā to mazo enerģijas devu, kas vēl ir palikusi. Un domas par negatīvo darbojās mūsos līdzīgi. Ja tev kāds ir nodarījis kaut ko sliktu, tad tu par to var domāt. Un pēc tāda laika mēs kā cilvēki tam apkārt apvijam savu stāstu. Tas gan ir stipri tāds rediģēts stāsts, lai mums viņš ir ērts stāsts. Un tad mēs viņu stāstam sev, un mēs viņu stāstam citiem. Un pēc tāda laika mēs tam stāstam jau esam pilnībā noticējuši, lai arī tur ir rediģētas lietas, kas gluži neatbilst patiesībai. Un tas stāsts kļūst kā mūsu dziesma. No tā mēs ņemamies spēku, iet uz priekšu. Un dīvainā kārtā, ja mēs varam atcerēties, ka mums ir izdarījis kāds kaut ko sliktu, tad mēs paši neizdarījuši neko labu, jūtamies labi. Jo mums izdarīja sliktu līdz ar to, un ja es to varu pamatot, tad es jau neesmu tas sliktais, tas otrs ir tas sliktais, un es bez tā, ka es kaut ko labi izdarījis, ne ka es būtu vairāk Dievu iemīlējis, vairāk cilvēks iemīlējis, vai ko īpaši labi izdarījis, es sāku justies labāk. Un ja es sāku justies atkal sliktāk, man atliek izdarīt tikai vienu lietu, izstāstīt to stāstu atkal kādam jaunam cilvēkam. Un mēs kļūstam atkarīgi no šīs stāsta. Tajā mēs sākam atrast savu identitāti. Mēs vakar dziesmu svētkos šeit sveicām Lidiju Lasmandaroņinu. Apbrīnojama sieviete. 90 gadi, tikpat cik baptistu dziesmu svētkiem. 3 reizes arestēta par politisko darbību cīnoties par kristīgiem un brīvas Latvijas principiem. Tie, kas jūs esiet ar viņu runājuši, jūs ziniet, tur nav rūgtums. Viņa nav ļāvusi tam notikt, viņa nav sākusi dziedāt to veco dziesmu. Viņai ir jauna dziesma, kas nav balstīta pāri nodarījumos, un no visiem cilvēkiem, kas mēs šeit esam, viņai būtu tik daudz iemeslu dziedāt vecu dziesmu. Balstīt savu identitāti pāri darījumos, aizvainojumos. Bet ja šī vecā dziesma, un tas tik ļoti viegli var notikt ar katru no mums, kļūst par mūsu identitātes veidotāju, tad notiek tas, ko mēs lasām šeit šajā psalmā, ka tas mūsu sirdi, mūsu dvēseli iegrūž ciešanu bedrē un duļķainās dūņās. Mēs visu to mēdzam darīt, kādu vairāk, kādu mazāk. Redziet, tādā jaukā cilvēku grupā kā šeit un tādā jaukā pilsētā kā šeit, tas jau nenotiek, bet ja es būtu citur un tā runāt, kā es to daru tagad, tad noteikti tādā cilvēku grupā kā šeit būtu kāds, kas sēdētu, klausītos un mani jau tiesātu. Kaut ko viņš ne tā pateicis, varbūt nepatīk frizūra man, varbūt kaut kas cits, varbūt nepatīk kaut kas, ko es jau pateicu, varbūt nepatīk kaut kas, ko es vēl neesmu pateicis, ko vajadzēja pateikt. Un tu tā sēdi un tiesā. Nu ne jau neviens no jums, jūs tāds lietas nedarēt. Bet ja es būtu citā pilsētā. Bet ziniet, kā kāds ir teicis, tas, kā tu dari kaut ko, tu dari visu.
Es atkārtošu vēlreiz. Tas, kā tu dari kaut ko, tu īstenībā dari visu. Un tas, ja tu sēdi un tiesā, tā jau man nav problēma. Es to neuzzināšu, man tas ne miegu, ne aptīt, nemaitās. Un gal galā es pēc brīža pazudīšu no tavu skatienu, un tu par mani varēsi aizmirst. Bet tā problēma ir cita. Ka, ja tā ir kļuvusi tava dziesma, ja tas ir kļuvis tavs ritms, tad tāpatās, kā tu izturies pret mani, tu īstenībā izturies pret savu sievu, pret saviem bērniem, pret saviem kaimiņiem, pret saviem brāļiem un māsām draudzē, pret pasauli. Tas ir tavs ritms, tā ir tava dziesma. Tu esi iemācījies vienmēr pamanīt to, kas tev nepatīk, to, kam tu nepiekrīti. Tu pamani tās lietas, kas tev kaitina, tu pamani tās lietas, kurām vajadzētu būt citādāk. Un tā kļūst tava dziesma. Kad tavs nē kļūst lielāks par tavu jā, tu esi dubļainās dūņās. Kad tu vairāk pamani to, kas tev nepatīk, nekā to, par ko tu vari pateikties, tu esi dubļainās dūņās. Un tava dvēsele ir ciešana bedrē. Jo īstenībā tava dvēsele ir radīta teikt jā. Tava dvēsele ir radīta pamanīt, kam tu vari pievienoties un dziedāt līdzi. Reizēm daudz cilvēku domā, un brīnumainā kārtā pat tādi, kas ir neviens prediķi baznīcā klausījušies un savu stundas baznīcā atsēdējuši, ka kristietība pamatā tie ir aizliegumi. Ka tie ir Dieva likumi, kas aizliedz darīt lietas. Nedar to, nedar vēl kaut ko. Tas patiesībā nevar būt tālāk no patiesības. Jo jūs zināt, kad Jēzus apkopoja, viņš sacīja, bauslību un praviešu kopā ņemt ir kas, Jēzus sacīja, mīli savu Dievu, to kungu, no visas sirds, dvēseles, spēka un prāta. Un tad otrs bauslis, mīli savu tuvāko kā sevi. Kad Jēzus apkopoja visu bauslību un visus praviešus, tātad mūsu ticības, mūsu dzīves to kodolu, Jēzus sacīja, tas ir darīt šīs divas lietas. Mīlēt Dievu un mīlēt cilvēku no visa spēka un no visa prāta. Tas nozīmē teikt jā, nevis teikt nē. Tas ir tas, uz ko Dievs tev aicina. Un interesanti, ar vārdu jā sākās jauna dziesma. Kad tu iemācies teikt jā tam, uz ko Dievs tev aicina, kad tu iemācies pamanīt to, kas ir tavs uzmanības vērts, kam tu vari pievienoties, kam tu vari pietrist, kas tevi izaicina, kas tevi uzrunā, kad tu izvēlies tam teikt jā, tas sāk mainīt tavas dzīves melodiju. Jo tas, kā tu dari kaut ko, tu dari visu. Tas, kā tu dari kaut ko, tu dari visu. Tava dvēsele vēlas teikt jā. Un tava dvēsele vēlas apstāties šajā brīdī. Nevis ļautavam prātam kavēties pagātnē vai skriet uz priekšu nākotnē, bet tava dvēsele vēlas apstāties šajā brīdī, kur Dievs tev saka, es tev mīlu. Šī mīlestība, kur Dievs tev saka, es tev mīlu, nenozīmē, ka viss notiks pēc tava ideālā scenārija. Tas nenozīmē, ka pēc pasūtījuma spīdēs saule un pēc pasūtījuma līs lietus. Tas nenozīmē, ka tu saņemsi savu dāvanu sarakstu pilnā mērā un tas tev tiks pienests. Tas nenozīmē, ka nebūs grūtības un nebūs ciešanas, bet tas nozīmē kaut ko daudz vairāk par to visu kopā. Tas, ka Dievs tev saka, es tev mīlu, nozīmē, ka tad, kad vienā brīdī tiks paņemts prom viss liekais. Visas maskas, visas izlikšanās, visi statusi, viss, ko tu par sevi sadomājies, tad, kad tas viss vienā brīdī tiks paņemts prom, Dievs tevi sastaps tavā īstumā, tajā, kas tu patiesībā savā dziļākā būtībā esi, par ko Dievs tevi radīs. Un mēs zinām, kails tu šajā pasaulē ienācis, kails tu no šejienes izies. Un tā Dieva mīlestība vispilnākā formā un apsolījumā ir tā, ka tavā kailumā Dievs tevi sastop un viņš tev mīl un pieņem tādu, kāds tu esi savā dziļākā būtībā, savā patiesībā, bez jebkādas izlikšanās.
Un tā ir pati vērtīgākā satikšanās, kādu mēs varam dzīvē piedzīvot. Un lai arī tā ir pati vērtīgākā satikšanās mums cilvēciski, un es pieņemu joprojām daudziem no jums, kas šeit sēdiet, ir bail no šīs satikšanās, jo tas nozīmē, lai šī satikšanās notiktu, mums ir jāpalaiž vaļā šis savs mazais es. Šī pasaule, kādu es to pazīstu līdz šim, man ir jāpalaiž vaļā sava loma, savs status, sava maska. Tas, kā es esmu jau pats sev noticējis stāstot sev šo stāstu, kas es esmu, ko man citi ir nodarījuši. Bet Jēzus sacīja, sēkla, kas nekrīt zemē un nemirst, nevar nest augļus. Draudz sēkla, tā ir tava dzīve, bet es atļaušos teikt, tā ir katra mūsu mazā dzīve pirms šīs lielās sastapšanās. Mūsu mazā dzīve, mūsu ambīcijas, mūsu aizvainojumi, mūsu tiesības justies labi, jo citi mums ir izdarījuši slikti. Mana taisnība, mani mērķi, mani plāni. Un tas viss varbūt nav tik slikts, bet tas viss vienkārši ir pārāk mazs, tas vienkārši ir neadekvāti tam, par ko Dievs tevi radījis. Tikai viena problēma. Tas varbūt nemaz nav tik slikts, tas vienkārši nav tev piemērots. Bet ja tu esi gatavs pateikt šai mazai dzīvē, ja tu esi gatavs ļautais sēklai krist zemē, visam tam, ko tu pazīsti līdz šim, krist zemē un mirt, tad Jēzus saka, tad tu vari nest daudz augļus. Un Jēzus ne tikai runā, viņš to demonstrē ar savu dzīvi. Mēs lasījām psalmā, tas kungs man lika mutē jaunu dziesmu. Citviet psalmā mēs lasām, kur Dievvārds saka, dziediet jaunu dziesmu. Tas ir kā tāds pamudinājums. Un tad mēs nonākam pie atklāsmes grāmatas, pie Bībeles noslēguma, kas mums jau zīmē to mūžību, uz kur mēs ejam. Visi ejam. Tas nav jautājums, vai ejam, tas ir jautājums, kad mēs tur katrs nonāksim. Un tur atklāsmes grāmatā 14. nodaļā ir tāda brīnišķīga, es ticu, garīgas veselības pravietiskā aina, kur mēs jau lasām šādi. Nevairs dziediet, bet mēs jau lasām, tie dziedāja jaunu dziesmu goda krēslu priekšā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka garīgums, uz kuru Dievs mūs ved, ir dzīve, kas iet dziļumā. Kas iepriekš iepazītajā aizvien ierauga kādu jaunu šķautni, jaunu īstumu. Tā ir dzīve, kurā savā saturā nenoveco. Kuru neraksturo tikai kādas iemācītas dziesmas, kuras mēs varam nodziedāt no lapas, kuras neraksturo tikai kādas dziesmas, kuras mēs varam atskaņot kā kompaktdiska atskaņotājs, bet kur iepriekš dziedāta dziesma atkal skan ar jaunu izpratni un jaunu sirds satricinājumu. Tas ir kā nonākt vietā, kur tu esi 100 reižu bijis, bet tu jūties ir kā pirmo reizi, tas ir kā dzirdēt dziesmu, kur tu esi 100 reižu dzirdējis, bet tā satver tavu sirdi, kā tu viņu dzirdētu pirmo reizi. Tik patiesi, tik dzīvi. Kā tas var būt tikai tad, kad tu apzinies, ka tas notiek tieši tagad, tas notiek tieši ar tevi, un tā ir Dieva klātbūtne tieši tagad. Bez visām tavām maskām. Bez paslēpšanās, procesējot pagātnes sāpes, bez aizskriešanas rūpēs par nākotni, paliekot šeit un tagad, kur tavs prāts grib skriet projām, bet tev dvēseles saka, paliec te, jo es gribu dzirdēt, kur mans Dievs mums saka, es tev mīlu. Un ja tu saki tam jā, tad tur sākās tā jaunā dziesma, kur tev dvēsele radīt dziedāt. Āmen.